Kāju mazgāšana. Vakariņu sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskarijotam, bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt. Nav brīnums, ka brīdī, kad Jēzus mazgāja viņam kājas, Pēteris sāka raudāt. Nav viegli pieņemt tik praktisku un intīmu palīdzību, ļaujot kādam mazgāt savas netīrās kājas, vēl jo vairāk, ja šis kāds ir pats Dievs. Mums šķiet, ka vajadzētu no tā atteikties un protestēt, sakot, kungs, tas nav pareizi. Bet Jēzus mums atbild, ja es to nedarīšu, jūs nepiederēsiet man. Par ko gan viņš runā? Viņš nerunā tikai par kāju mazgāšanu. Viņš runā par mūsu sirdīm. Jēzus nāk pie mums un ar savu tīro, svēto un bezgrēcīgo būtni mazgā mūsu sirdis no visa grēka un ļaunuma, kas tajās mājo. Viņš mazgā mūs tīrus, katru vienu. Tas ir ļoti personiski. Viņš zina visu, kas mīt mūsu sirdīs, un viņš mūs mazgā un šķīstī, jo patiesi mīl mūs tik ļoti, ka ir gatavs to darīt ikdienu. Ja viņš to nedarītu, ja viņš mūs nemazgātu ar savu piedošanu, tad mēs viņam nepiederētu. Ik viens, kurš tic Kristum, ir tīrs caur viņa ciešanām un nāvi pie krusta. Ja vēlamies viņam piederēt, mums jāļauj darīt mūs par Dieva mīļotiem bērniem. Ļausim viņam mazgāt mūsu sirdis. Kungs Jēzu, mazgā un šķīstī manu sirdi. Āmen.